Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim. Valmieras industriālā parka attīstībai piešķirti 20 miljoni eiro. Kā notiek kārtības uzraudzība Valmieras novadā? Valmieras integrētajā bibliotēkā norisinājās tikšanās ar ceļotāju un vienu no Vidzemes augstskolas dibinātājiem Rihardu Berugu. Un noslēgumā stāstīsim, ko piedāvās sporta festivāls. Valmieras novada pašvaldība noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 20 miljonu eiro piešķiršanu projekta Valmieras industriālā parka attīstība īstenošanai. Šis finansējums paredzēts industriālā parka infrastruktūras izveidei turpmāko 2 gadu laikā. Kas paredzēts šajā parkā un ko tas dos Valmierai un arī Vidzemes reģionam jau nākamajā stāstā. Pagājuši 10 gadi, lai nonāktu līdz šim brīdim, kad ir piešķirts finansējums, lai sāktu jau reāli veidot parka infrastruktūru. Šis ilgāks laiks liecina, cik daudz ir bijis jāpārvar dažādu šķēršļu. Vispirms jau mainot robežas, jo tolaik šī Valmierai blakus esošā teritorija bija Beverīnas novadā. Tajā brīdī mēs veidojām Valmieras pilsētas attīstības plānu un gājām cauri visām teritorijām, kas Valmierai ir, un skaidrs jau tajā brīdī bija, kad industrijai pietrūkst teritoriju. Un apskatot pierobežas, tika atklāta šī zeme, kas ir tieši robežojas blakus pilsētai, ļoti izdevīgā stāvoklī, ja tātad ir apveceļš tieši blakus, pa vidu šai teritorijai ir dzelzceļš, jā, tepat blakus netāli ir gan elektrība, gan ūdensvads, gan kanalizācija, viss iespējamais. Industriālā parka izveidē nākas mainīt Beverīnas novada robežas par labu Valmierai. Tas nav juridiski viegli un sākas arī Beverīnas novada iedzīvotāju protesti, gan pret meža izciršanu, gan arī pret to, kāda būs rūpnieciskās zonas ietekme. Tomēr sabiedriskajā apspriešanā saprotot, ka tik mazs novads nespēja piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondus, lielākā daļa iedzīvotāji ir pār robežu maiņu. Sabiedrības paustais atbalsts tad arī bija pamats Beverīnas novada domes deputātu pozitīviem lēmumam. Vidzemē ir ļoti vajadzīgs uzņēmējdarbības attīstība, jo mums nemaz nav tik daudz tās uzņēmējdarbības, un Valmiera mums ir Vidzemē vienīgā republikas pilsēta, tāpēc mēs arī īstenībā tikai piekritām ar domu un ar cerībām un ar vēlmi, un es ceru, ka arī valsts sapratīs, kad ir Latvijā beidzot jārada ražošana, ir jāsāk veidot pievienoto vērtību pašiem. Bet tad seko nākamais izaicinājums. Veicot teritorijas izpēti, nākas secināt, ka te ir militārais piesārņojums, jo Otrā pasaules kara laikā te bijušas munīcija noliktavas. Tiek lēsts, ka teritorijā varētu atrasties vismaz 250 līdz 500 sprādzienu bīstami priekšmeti. Militārais piesārņojums bija arī viens no lieliem izaicinājumiem. Vispirms bija priekšizpēte, pēc tam tika piesaistīta profesionāla firma, un tikai pēc tam, kad šis militārā piesārņojuma sanācija tika likvidēta, varēja sākties zemes darbi, bet pirms tam vēl bija šī meža nociršana un arī celma izraušana. Tā kā patreiz tā labā ziņa ir, kā šī teritorija droša no militārā piesārņojuma. Tagad var teikt, ka ledus ir sakustējies un jāsāk darbi industriālā parka infrastruktūras izveidē. Šim nolūkam piešķirts Eiropas Savienības finansējums 20 miljonu eiro apmērā. Šī bija speciālā programma pa visu Latviju. Valmiera arī pretendēja. Mēs esam tātad šajā konkursā arī uzvarējuši. Un tātad 2 gadu laikā šis industriālais parks šeit arī ir jāizveido. Šai teritorijai tiks pievilkta ūdens apgāde, kanalizācija, elektroapgāde, tātad viss nepieciešamie tīkls. Šeit arī tiks uzbūvēts teritorijā no jauna dzelzceļš. Tātad dzelzceļš, kas vajadzīgs tieši apkalpojot šo teritoriju un papildus arī pievads līdz Valmieras dzelzceļa stacijai. Viens no šiem izaicinājumiem, ko uzņēmēji ir definējuši, ir šīs dzelzceļš ar izkraušanas vietām un pieejama dzelzceļa līnija. Tas arī darītu ļoti labi mūsu zaļajai domāšanai, vidē, tātad atslogotu no automašīnu plūsmām, kas ir krautas ar smagiem materiāliem, mūsu ceļus, nebojātu ceļus. Šeit tiek veidots, kas arī būs kā nomas izsoles laukums, kas būtu lielākais un vismaz tāds, kā mēs to paši arī saprotam, no savas puses lielākais pārkraušanas laukums, kas būtu savienojumā ar dzelzceļu tīklu
Un šeit tā doma ir tāda, ka varētu arī veidoties vidzemē lielākais pārkraušanas, izkraušanas preču laukums, kas arī tiks, protams, noteikts, kas darbosies nomas izsolē, uzņēmējs darbotos un tiešā sasaistē ar dzelzceļu. Teritorija ir plaša, 55 hektāri, un tagad galvenais ir investoru piesaiste, kas te vēlētos attīstīt savu uzņēmējdarbību. Šobrīd mums ir cieša sadarbība ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru, un lielākoties mēs arī veidojam šīs tikšanās kopā, uzrunājam, ja arī no pašvaldības ir iniciēta kā tikšanās, piesaistam Latvijas Investīciju attīstības aģentūra, un savukārt arī Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai ienāk kāds pieteikums par ārvalstu investoriem, tad viņi rāda vietu, kur varētu šo attīstīt, un šobrīd arī ļoti drīz, sekojiet līdzi arī Valmieras novada pašvaldībai, būs Invest in Valmiera, būs mājaslapa, kur būs šādas vietas, tiks arī publiskots un parādīts, kas būtu investoriem pieejamas. Viss, protams, izteiks šī nomas tiesība izsoli, vai arī otra būs apbūves izsoli. Un tātad uz apbūves tiesību pamata uzņēmēji būvēs šīs savas investīcijas un šīs ēkas un laukumus iespējams. Tā kā to noteiks izsoli. Šis ir ļoti nozīmīgs projekts, jo jaunas darba vietas, jauni nodokļi ir tie, kas ir vajadzīgi. Jo tas, kas šobrīd nedaudz kaitina, ka mēs visu laiku runājam tikai par pārdalēm, sadalēm, kur ko kam noņemt, ko tā tālāk, mums ir jārunā, kā vairāk nopelnīt, lai mēs vairāk varētu tērēt un vairāk varētu atļauties. Gribu uzsvērt, tas vairāk ir valsts attīstībai, ne tikai Valmieras novada pašvaldībai. Šis ir lielākais Eiropas Savienības finansējums, kādu pašvaldību Valmieras novada teritorijā ir piesaistījusi uzņēmējdarbības veicināšanai reģionā. 2023. gadā Valmiera tika atzīta par vienu no visdrošākajām pilsētām. Taču kāda ir drošības situācija visā novadā un arī konkrētās novada vietās, lūkosim jau nākamajā sižetā. Valmieras novada pašvaldības policija tika izveidota 2021. gada 1. septembrī, apvienojot visas novadā esošās 8 pašvaldības. Tas rezultējās ar operatīvā informācijas centra izveidi visā novada teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku kārtības uzraudzību. Visa šī informācija tiek reģistrēta un ienāk caur šo operatīvo informācijas centru, vienkāršāk sakot, dežūrdai, kas ir iedzīvotāji var zvanīt droši uz bezmaksas telefonu numuru 8484, kur šo dežurants saņem šo zvanu un tālāk arī koordinē visas darbības, kas nepieciešams saistībā ar šo pieteikumu. Un pavisam arī runājot par telefonu zvaniem, ko mēs saņemam par dažādiem jautājumiem, tad tur nav tikai par sabiedrisko kārtību, bet par visādām lietām, par ūdens, kanalizācijas un elektrības pārāvumiem un viss, kas saistīts ar sadzīvi pašvaldībā. Attiecībā uz drošību liels solis ir spērts pateicoties Valmieras pašvaldības atbalstam. Šobrīd visā novada teritorijā ir uzstādīts vairāk kā 300 video novērošanas kameras. Tās kameras ir tiešām daudz un cilvēkiem nevajag satraukties, jo ir izskanējuši arī viedokļi, ka jūs tagad mūs te vērojat un kam tas viss ir vajadzīgs, bet būsim godīgi, ka video novērošana tā jau tieši palīdz šo sabiedrisko kārtību nodrošināt, un kad ir kaut kādi pārkāpumi, kur ir noziedzīgi nodarījumi un tā tālāk, tad valsts policija arī ļoti daudz izmanto šo video novērošanu, ko mēs varam palīdzēt. Attīstās Valmierā spēcīga video novērošana. Ir speciālisti pašvaldības policijā, kas vēro šīs video novērošanas. Tas ir būtisks, jo lai nav tā, ka tikai ir kameras un nav, kas otrā pusē viņi skatās. Tad šī gadījumā ir tiešām pieredzējuši labi darbinieki, kas vēro, regulāri skatās un dod informāciju mums. Pagājušā gadā ir atklāts vairāk noziegumi tieši Valmieras pilsētā. Pateicoties šīm video kamerām, ir mūsu miesas bojājumi bija nodarīšanas Valmierā, bija laupīšana, ir mašīnas zādzības atklāts. Ikdienā visu laiku tas palīdz. Valsts policija un pašvaldības policija nodrošina drošību atbilstoši likumam visā Valmieras novadā. Valmieras novadā es uzskatu, ka situācija prognozējama zināma un situācija smagiem noziegumiem, sevišķi smagiem noziegumiem tendenci samazināties. Es domāju, ka cilvēki var visi justies droši, jo pēdējais ir aptaujas rāda, ka Valmierā ir viena no drošākām pilsētām Latvijā.
Iepriekš Sēda un Zilais kalns tika uzskatīts par novada nedrošākajām vietām, taču arī šajās vietās situācija tiek uzraudzīta un nav novērota būtiski izmaiņu drošības ziņā. Visi piemin Sēdu un Zilo kalnu. Es teikšu, ka nevajag satraukties. Novadā ir, protams, daudz un dažādi jautājumi, kas ir, protams, jārisina, kas netika agrāk varbūt risināti. Un tai pašā Sēdā, nekas jau tur nav savādāks, tur tādi paši iedzīvotāji kā visur, un jāsaka arī šajā jomā paldies liels iedzīvotājiem, kas ir tā kā mūsu sadarbības partneri, jo bez viņiem jau arī mēs daudz ko nezināsim, Tā kā nekas Sēdā nav savādāks, ir tādi paši kā alkohola lietošanas gadījumi, kā nepilngadīgo smēķēšana, un kaut kādas trokšņošanas un nesakoptās teritorijas, kur kaut kāda zālīte nav nopļauta vai vēl kaut kas tā kā. Nekas jau tur acīs nelec tāds, ka tur būtu tiešām briesmīgāk kā kaut kur citur. Ja mēs skatāmies gadus 10, 15 atpakaļ, skaidrs, ka tā situācija bija daudz savādāka un smagāka bija. Tagad tā situācija, cilvēki mainījušies, paudzes mainījušies, iedzīvotāji mainījušies tādā ziņā, man liekas, es neesmu kā vietējais, bet kā policists arī, kas ikdienā veids pienākumus Valmieras pusē, liekas, ka tur ir stipri pamainījusies situācija. Par to, cik droši jūtās Zilā kalna iedzīvotāji, saņēmām vien dažus iedzīvotāju komentārus. Tomēr iedzīvotāji minēja, ka pēdējo 10 gadu laikā situācija Zilā kalna ciematā ir jūtami uzlabojusies. Jūs jūtaties droši šeit? Jā. Un varbūt kā bija agrāk? Agrāk jau tā nebija, bet tagad tiešām. Cilvēki visi mierīgi. Visu dzīvi ir nodzīvots te, tagad ir tikai 5 gadi, kā pārvācos uz Kocēniem, bet tā ļoti droši. Un tad varbūt jūs arī zinat, kā te bija agrāk? Nē, to tiešām nevarēšu pateikt par to. Bet tā kā pilsēta viņa ir droša? Jā, tiešām, un nezinu, kad nekas nav bijis tāds, lai būtu bailes tevi uzturēties. Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Rūsis izsaka lielu pateicību tiem iedzīvotājiem, kuri sniedz informāciju par dažādiem notikumiem un norāda uz vietām, kur nepieciešama palīdzība, lai Valmieras novads kļūtu vēl drošāks. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Pēc tās jau stāstīsim par kādas jaunas grāmatas atklāšanu un arī to, ko sola sporta festivāls. No Jeruzālemes līdz Finnmarkai. Kopā apceļojot 20 valstis, norvēģu autors, komunikācijas pētnieks un viens no Vidzemes augstskolas dibinātājiem Rihards Beruga radījis grāmatu Vara un ticība. Autors viesojās Valmieras integrētajā bibliotēkā, lai grāmatas prezentācijā pastāstītu par ceļojumā pieredzēto. Ir dažas vietas, kas bija ļoti, kā var teikt, šeit var redzēt biezi apmeklēts. Valmieras integrētajā bibliotēkā iedzīvotāji un grāmatu lasītāji tikās ar grāmatas Vara un ticība autoru Rihardu Berugu. No Jeruzalemes līdz Finnmarkai apceļojot baznīcas un katedrāles, autors grāmatā pastāstījis, kā var mīs ar ticību. Grāmatu Rihards Berugs sarakstījis dzimtajā jeb norvēģu valodā, un tā iznākus 2021. gadā, bet pērn izdots arī grāmatas tulkojums latviešu valodā. Es domāju, tas ir interesants pārskats par to, ko 21. gadsimtā ticīgi cilvēki Eiropas austrumos un ziemeļos domā par būtiskām lietām. Tā kā, ja mēs ceļojam ne tikai tāpēc, lai kaut ko baudītu, tad varbūt mēs gribētu arī kaut ko garīgu iegūt. Ideja par grāmatu radusies 2018. gadā, kad grāmatas autors Ziemassvētku vakarā bija devies uz Dievnamu Rīgā. Rihards Berugs stāsta. Ceļojums aizsācies dažus mēnešus pēc tam un ilgā aptuveni 2,5 gadus. Uz jautājumu, kādas ir galvenās atziņas pēc grāmatas veidošanas, viņš norāda, tas esot smags jautājums. Bet es domāju, ka es skatos varbūt daudz mierīgāk uz nāvi, nekā pirms tam, kad es sāku rakstīt un ceļot. Un arī to, ka tās atšķirības, kas ir starp baznīcām, vismaz Eiropā, nav veidojis uz reliģijas ticības pamatu, bet vairāk uz varas un kultūras pamatu. Pēc grāmatas prezentācijas apmeklētāji stāvēja rindās, lai saņemtu autogrāfus un dalītos atziņās ar grāmatas autoru. Noteikti iestāšos arī bibliotēkā rindā, lai izlasītu, kā jau arī grāmatas nosaukums Vara un ticība pasaka, kas arī bija manas galvenās gaidas saprast, kādas tad ir šīs saspēles tieši ar varu un ticību, un to arī Berukungs ļoti labi noprezentēja, tīpaši tieši domāt caur šo cilvēcisko
un personīgo spektru, kā mēs, varbūt cilvēki vienkārši dažkārt saskaramies ar to. Savukārt pasākuma noslēgumā Valmieras bibliotēkas vadītāja atklāja, ka ir priecīgi nevien par grāmatas izcilību, bet arī par autoru viesošanos Valmierā, jo Rihards Berugs ir arī viens no Vidzemes augstskolas dibinātājiem un savulaik atbalstīs arī ideju par Valmieras integrētās bibliotēkas izveidi. Mēs esam ar Rihardu strādājuši dažādos dzīves periodos un laika periodos kopā, un šajā brīdī, kad viņš ir uzrakstījis grāmatu, tik ļoti piesātinātu grāmatu Vara un ticība par reliģiju, par valsti, par cilvēku, kā cilvēks jūtas tajā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs runājam par šo grāmatu un par tādām ļoti dziļām vērtībām šodien. Visu februāru norisināsies Valmieras Olimpiskā centra sporta festivāls. Tā laikā iedzīvotājiem ir iespēja izmēģināt spēkus sev tīkamā sporta veidā. Īpaši uz šo festivālu tiek aicināti cilvēki, kuri tikai tagad uzsāk veselīgu dzīvesveidu. Ideja par Valmieras Olimpiskā centra sporta festivālu radās, kad uzņēmuma pārstāvji devās braucienā pie sadarbības partneriem Lietuvā. Tā arī radās doma, ka varētu rīkot šādu festivālu un aicināt sabiedrību iesaistīties sportiskās aktivitātēs. Pasākuma atklāšanā valmieriešiem un pilsētas viesiem bija iespēja iepazīt ratiņtenisu, sporta veidu, kurš Latvijā ir salīdzinoši nesen. Latvijā ratiņtenis ir kopš 12. gada, kad tas ir pirmsākums bija februārī. Tas nozīmē tagad 12 gadu. 15. februārī būs jubileja, tā kā salīdzinoši jauns sporta veids. Un mums tagad jau ir cilvēki, kas piedalās pasaules čempionātos un starptautiskos turnīros. Un šodien mēs esam atveduši uz paraugu demonstrējumiem 4 izlases spēlētājus, kas parādīs, kā tas viss izskatās dzīvē. Latvijas pārstāvji savu varēšanu ir pierādījuši arī starptautiskās sacensībās, izcīnot godalgotas vietas. Tas vieš cerību, ka ratiņtenis Latvijā kļūs arvien atpazīstamāks. Tikko mums Ailīna, mūsu juniore, vinēja starptautisko turnīru. Dubultspēlēs un otro vietu vienspēlēs, līdz ar to viņi dotajā brīdī 8. pasaulē ierindojās starp junioriem, pasaules labākajiem. Un ir vinēti daudz citu starptautiskie turnīri. Valmieras Olimpiskā centra sporta festivāla laikā viens no apmeklētākajiem pasākumiem solās būt Pelddiena 2024. Uz šo aktivitāti tiek aicināts ik viens pārbaudīt savas spējas brīvā stila peldējumā. Pašiem mazākajiem būs iespēja nopeldēt vidējā peldbaseinā 1, 2 vai vairākus peldbaseinu garumus. Lielākiem bērniem, kuriem jau ir labākas peldēšanas spējas, aicināt piedalīties lielajā peldbaseinā, nopeldot 25 metrus vai 50 metrus, un pieaugušiem ir iespēja nopeldēt 50 vai 100 metrus. Ja nepieciešams, drīkst izmantot arī kādu palīglīdzekli, kā peldēšanas nūdeli vai dēlīti. Nebūtu no tā, ka pelddienā var piedalīties tikai profesionāli peldētāji. Gaidīts tiek ik viens, kam ikdienā patīk peldēt. Šajā pasākumā ir aicināti piedalīties tieši tie cilvēki, kuri nav profesionāli, bet kuri ikdienā vienkārši papeld. Un šis dod tādu lielāku motivāciju atnākt, patrenēties un pārbaudīt savus spēkus brīvā stila peldējumā. Peldēt var jebkādā veidā. Nav svarīgi uz kraulā, uz muguras, brasā vai tauriņa stilā. Var peldēt tikai ar kājām, var peldēt tikai ar rokām. Galvenais ir tikt uz priekšu. Inga Amerika ieskicēja, kādas tad vēl aktivitātes festivāla laikā Valmieras peldbaseinā būs pieejamas. Padomāts ir par to, lai savu piemērotu aktivitāti atrastu dažādu vecumu cilvēki. Valmieras Olimpiskā centra sporta festivāla ietvaros Valmieras peldbaseinā notiek arī citas aktivitātes, kā vingrošana ūdenī. Šis mums ir gan senioriem, gan pieaugušiem, un kā jaunums ir vingrošana ūdenī bērniem. Vēl esam pievienojuši pavisam jaunu nodarbību, kas ir bērniem tieši domāta, un tā ir zumba ūdenī. Aktīvos ritmos bērni varēs izkustēties vidējā peldbaseinā. Valmieras Olimpiskā centra sporta festivāla laikā būs ne tikai iespēja iepazīt dažādus sporta veidus, bet arī uzklausīt pieredzes stāstus no pašmāju sportistiem. Festivāla laikā visas aktivitātes būs bez maksas, taču iedzīvotājiem uz nodarbībām iepriekš ir jāpiesakās.
Raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. Gatavojoties nākamajam mācību gadam, Valmieras novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes organizēs atvērto durvju dienas, lai iepazīstinātu topošos pirmklasniekus un viņu vecākus ar skolu piedāvātajām iespējām. Atvērto durvju dienas gaidāmas dažādos laikos, sākot jau ar 8. februāri. Ar precīziem norises laikiem katrā skolā iespējams iepazīties Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Bet uzskats, ka nūjošana ir domāta tikai vecāka gada gājuma cilvēkiem, ir pagātnē. Nūjošana uzlabo sirds un asinsvadu sistēmas darbību, paaugstina izturību un ir lieliska nodarbe psiholoģiskai atslodzei. Valmieras Olimpiskā centra sporta festivālā būs iespēja piedalīties 2 nūjošanas pasākumos – 11. un 18. februārī. Tajos varēs iemācīties arī pareizi nūjošanas tehniku. Gaidīti gan jau pieredzējoši un zinoši nūjotāji, gan tie, kuri grib iepazīt šo nodarbi. Tiem, kuriem vēl nav sava ekipējuma, bet ir vēlme pamēģināt, būs pieejamas arī nūjas. Atkarībā no vairākuma dalībnieku fiziskās sagatavotības kopīgi veiksim 4 līdz 7 km distanci. Plašāka informācija Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Bet Valmieras muzeja izstāžu zālē 3. februārī 1:00 atklās mākslinieka un mākslas pedagoga Jāņa Roberta Jansona jubilejas izstādi Sajūtu emocijas 80 – prieks. Izstādē eksponēti mākslinieka radītie glezniecības, grafikas un keramikas darbi, kas tapuši ilgākā laika periodā un atspoguļo mākslinieka dažādās radošās intereses. Izstāde būs skatāma līdz 27. martam, lai radoša nedēļas nogale Valmieras novadā.